Sveicināti visiem no Ventspils. Tā ir zvejnieku un jūrnieku pilsēta un, protams, arī skaista dārzu pilsēta. Šoreiz tieši par šīm divām lietām – par puķēm un zvejniekiem. Apkopojot aizvadītā gada rezultātus Ventspils ostā, par lielākajiem nodokļu maksātājiem valsts un Ventspils pašvaldības budžetā atzīt tranzītu uzņēmumi, bet sadalot uzņēmēju darbību nozarēs, apzinīgi nodokļu maksātāji ir arī celtnieki, tirgotāji un zvejnieki. Pirmo gadu zvejniecības nozarē balvu par lielāko nodokļu maksāšanu saņēmis uzņēmums Bradava. Bradavai ir 3 kuģu liela flote. Eiropas Savienība Ventspils zvejniekiem devusi gan iespējas, gan nopietnus konkurentus. Vispirms jau zvejnieki vēlas saglabāt zivju kvotas un neatdot tās skandināvu kaimiņiem. Es domāju, ka tā politika no paša sākuma ir tāda, ka lielāko prieku, ka mēs jau nebūtu. Ja mēs nebūs, tad viņam brīvas rokas. Jūs esat kādās zvejnieku organizācijās? Mēs esam 2 zvejnieku asociācijā un neatkarīgā zvejnieku organizācijā. Nu, kā jums kopā izdodas kādas savas intereses pārstāvēt tā, lai augšā jūs sadzird? Kā piemēram, vienmēr Vojts kungs izsaka, piemēram, ka mēs to Lietuvas robežu neļauj noslēgt, ka mēs taisīs ostas ciet. Tāpēc, ka nav perspektīvas. Ja valsts neaizstāvēs mūsu zvejnieku intereses un nebūs tie limiti, tie kvotas tik daudz, līdz ar to tam zvejniekam nebūs ko darīt. Ventspils zvejnieki savu nozari attīstījuši pamazām. Vecā flote nomainīta pret jaunāku, uzbūvēta arī saldētavu Ugālē, kas dod darbu novadiedzīvotājiem. Ugāles skolēni ekskursijā ar interesi pēta uzņēmumu darbu. Nevienam vien tētis vai mamma strādā Bradavā, tomēr puikas par zvejniekiem kļūt nevēlas. Saki, kad tu izaugs liels, kas tu būsi? Mežnieks. Vai tu ar man izstāstīt, kā zivis nonāk līdz veikalam? No sākuma aizved uz zivu cehu viņus, pēc tam bija Vispirms jau laikam kaut kā noķer, vai ne? noķer, aizved uz zivu cehu pēc tam. Un pēc tam? Sastrādā. Pasaki, kādas zivis tu pazīsti? Leņģes, līdaku, asaru. Tu vispār esi makšķerējis ar makšķiem? Jā, Vai tu uz kuģa pirmoreiz? jā. Puikas vispār zina, kas ir zvejnieku darbs? Nu, cik viņi ir redzējuši televīzijā, dzirdējuši, tad 2 bērniem mamma strādā. Nu, tik viņi zina. Un kāda saistība Ugālē būtu ar šo kompāniju? Ugālē ir saldētava, no šeit zivis nozvejo, uz Ugāles saldētavu atved, tur viņas apstrādā, iesaldē, līdz aiziet tālāk. Kāpēc Ugālē? Bija izdevīgi piedāvājums, mēs nopirkām Ugālē. Un viņš tikko tā ir pa ceļam uz Rīgu, un visi cehi arī ir Rojā, Rīgā, aiz Rīgas. Tas ir kā nemais. Zīve tikko tā transportējas pa Rīgas ceļu. Un darbs Ugālniekiem? Darbs Ugālniekiem, kuriem visai tas darbs daudz nav nemaz. Nu, kā šiem vīriem ir zvejot darbs? Vienkārši, jeb kā? Kā jums šķiet? Grūts. Nu, tad to jūs sapratāt, ka tas nav tā. Konservu nopirkt pa santīmiem sīkums, bet tas prasa ļoti lielu darbu. Vai ne? Vīrišķīgs darbs. Tieši tā. Šis uzņēmums veidojas no 2 kuģu kapteiņu idejas izveidot savu firmu laikā, kad izformēja zvejnieku kolhozs Sarkanā Bāga. Toreiz katrs nopirka pa kuģim un brauca jūrā. 95. gadā, kad kolhozs tā lēnām formējās ārā, bija sadalīts kolhozs pa pajām tajā laikā. Tā kā man gan vectēvs, gan tēvs, gan brālis, gan es, kad mēs strādājam, tad man pa manām pajām iznāca kuģis. Tad jums bija viens kuģis 90. kurā gadā? 95. gadā. Un partnerim ar viens kuģis? Jā, kuģis Bravo. Viņam arī iznāca. Tam es domāju, ka vieglāk tam ir izdzīvot, ka mēs 2 esam. Un tam mēs uztaisījām vienu firmu Bradavā. Kas vēl nokļūst šajos dokos? Kādi vēl kuģi? Brīvos kuģi. Ventspils brīvos kuģi nokļūst, robežsardzes kuģi, mūsu paši kuģi. Un zvejnieki pārējie. Zvejnieku kolhozs Sarkanā Bāga padomju laikos bijis lielākais Ventspils pusē, tā kā lībiešu ciemos zvejniekiem laivas kolhozam bija jādod piespiedus kārtā. Zvejnieki mazajos ciemos pārstājiet jūrā. To nevarēja darīt arī tāpēc, ka visa piekraste skaitījās Padomju Savienības rietumu robeža. Dibināja kā savāca no visiem apkārtējiem ciematiem, tikko pēckara laikā
Un sanāca viss kolhozā, vara piespieda sanākt ar laivām, un tā nodibināja kolhozu. Nacionalizēja laivas. Varētu teikt tā, vismaz 93. gadā vismaz kompensēja to. Ventspils pusē daudz vispār bija tādi zvejnieku kolhozi? Viens, saka, Nabāka tikai šim Ventspilī tieši bija pārējie, kas tie riņķī veidojās, tie bija vairāk tā kā kolhozs bija līdzī, viņiem tā kā filiāli te bija. Tas bija laika gadiem tā noveidojās. Pat bija filiāli, Kaļiņgrads filiāli, tepat bija Kaļiņgrads piestāta un pat aiz var redzēt, aiz tilts stāv vecā vēl. Runā, ka Sarkanā Bāga bija bagāts kolhozs. Jā, miljonāru kolhozs, skaties Krievlaikos. Pēdējos gados daudz puišu savu prakses laiku mācās tieši Bradavā, bet vairums atzīst, ka jūrā ies zem ārzemju karogiem. Latvijā būt par zvejnieku nenozīmē labi pelnīt. Uz kāriņiem palīdzēt, kā palīgstrādnieku, krāsot uz kuģiem visur. Kā vispār ir mācības Ventspils arotas skolām? Tā liekas, ka pa tēmu nav tikai uz papīra, bet praksē noderēs? Ir, jā. Noder, normāli viss. Kurš ir mīļākais priekšmets? Praktiskās, uz praktiskajām. Vispār mācēs tā kā virpot, metināt? To arī apmāca, to arī māk. Tas baigi jau noderēs dzīvē? Jā, priekš mums, jā. Kas tu būsi, kad pabeigsi arotas skolu? Arī refrižeratoriem, augstuma iekārtu inženiermehāniķis. Kā domā, darbs būs? Jā. Ventspilī? Centīšos tālāk kaut kur atrast ārzemēs. Brauks prom? Jā. Atnāk praksē un paliek? Vēl nav palikuši. Iet uz tālām jūrām, es saprotu. Uz tālām. Cits arī pasaka skaidru. Mēs braukšu uz ārzemēm. Bet prakses viņam vajag, lai tas būtu tas diplomams. Tad, principā, Latvijā viņš iemācās visu un pelna ārzemniekiem. Tā gadās, jā. Ir bijuši jaunieši atnāk, viņš tā praksē pavirpa un pateica, nē, viņi negrib. Kaut Ventspilī apmāca virpotais. Arotas skolu. Bet tie jaunie māzi. Vecie meistari turās? Es saku, tie vecie meistari arī vairs nav. Viņi ir tie kolhoz laiki jau pagājuši no 95. gada, ir pagājuši paskaties, cik tie gadi. Viņi jau tā laikā bija gados, un tagad jau viņi ir kaut pēc palīdzības, ja kaut kādu padomu vajag, mēs kādreiz pasauc. Veco pensionāru jau šeit. Bradavas zvejnieki par savu zivi sauc brētliņu. To zvejo ap 30 tonnām dienā, bet, lai zivs būtu kvalitatīva, tai nepieciešama atbilstoša uzglabāšana. To labi nodrošina ārzemēs pirktie un atjaunotie zvejas kuģi. Sagriezām Baltikas 2 gabals, tāpēc, ka viņas nav perspektīvas, tāpēc mēs viņus sagriezām. Būtu tāda padomju flote. Jā. Un ja vēl samazinās limits, tad būs nedomā vēl pagriešana. Kā jūs varētu raksturot savu floti? Cik jums ir kuģi, kādi un kādā vecumā? Vidējais vecums 20 gadu. Jaunāku Latvijā zvejnieks nevar atļauties nopirkt? Laikam vēl nē. Tā principā iznāk lietot kuģi. Jā. Šī bija izdevīgāk, tāpēc kā jauno mēs nevaram nekādīgi atstrādāt. Pēc to daudzumu, cik mums ir iespējams apgūt limits. Cik mums piešķir limits eiro. Cik jaudīgi jums viņi ir uz nozveju? Mēs neskatījās ne pēc jaudas, mēs skatījās, lai būtu kvalitāte. Arī jauda ir lielāka nekā bija mums iepriekšējiem kuģiem. Mēs vedam mājas, ja ne 2 reizes, tad 3 reizes vairāk. Prioritāte brētliņa. Mēs pārstrādājam brētliņu gan saudējam priekš tirgiem, gan priekš cekiem. Kur brētliņi pēc tam nokļūst? Buņģiņā. Latvijas buņģiņā, jeb kaut kur tālu? Ir Latvijas un Baltkrievijas, Polijas. Tos jūs paši atradāt, šos te uzpircējus, ja viņi jūs atrada? Mēs meklējam. Lielākoties, ja mēs meklējam. Kā vispār ir konkurence Latvijā? Mūs nav daudz pēc būtības, jau paliek vien mazāk. Un konkurence tieši otrādi. Starp cehiem ir konkurence uz mums. Lielākais pieprasījums ir brētliņas. Brētliņas iet uz samazinājumu šī bija. Tāpēc arī visi kuģi lēnām griežas, ka iet uz samazinājumu. Tātad Baltijas jūras zivs. Baltijas jūras zivs, kur vienīgie no visiem Baltijas jūras valstīm, tas ir mēs, Igaunija, Latvija un Lietuva, viņi nedodam tik daudz zvēriem, mēs pārstrādājam. Tai pusē tieši otrādi ir. Vairāk iet uz zvēru pārstrādi, mēs vairāk uz cilvēkiem. 95. gadā te brauc
no visām pusēm. Tagad ir dienesti apspieduši, ka tirgos jau vairs nevar pārdot, vienkārši kastēs jābūt veikaliņiem ar saldētavām, vitrīnām. Viņi samazinājušies, tas ir jūtam. Jums nav interesi taisīt veikaliņu? Tad būs kādam cilvēkam darbs, bet tad jāskaita, vai viņš dos ieņēmumu kaut kādu. Izskatās, ka mēnesis drīz būs vairāk nekā vajag. Līdz ar to bija šis liegums, un tas tomēr nospēlē savu lomu. Kvotas bija maz. Liegums, es domāju, tās liegums uz mēnesam notiek tajā brīdī, kad tās dārsts ir cauri jau. Mēs jau uzskatām, ka liegums jau nav īstā laikā. Kurš Baltijas jūrā ir tās mēnesu vietas? Ir Liepājs priekš, un tagad ir vairāk pie Polijas strādā šī brīdī. Runā, ka tā ir dārga zivs, ka izdevīgāk viņi ir eksportēt nekā tepat kaut kur pārdot. Vienkārši tik daudz nevar apēst Latviju. Tik daudz, cik pēc būtības Latvijas flotes nozījo, vienkārši nevar, tas cena pa daudz liela ir. Ja kolhoza laikā, Krievu laikos tas bija, mēnesis bija lētāk kā reņģi, tad tagad ir otrādi. Viss jau ir. Bet zināt, ka to mēnesu nemaz tā neredz tirgu? Tāpēc, ka viņi iepārdot, ja viņi paņem svaigu un nepārdot 3-4 dienu laikā, tāpēc arī viņi nav tik daudz un tā cena ir diezgan augsta. Arī Eiropas Savienības prasībām atbilstoši un Latvijā vienīgā konteineru glabātava atrodas tieši Ventspilī. Pēc Eiropas prasībām jābūt zem jumta. Tad bija iespēja, neatkarīgi zvejniecības organizācija. Mēs kopīgi nolēmām uzbūvējam šito Ventspili. Cik firmām tad viņi kalpo? Cik zvejnieki te brauc pakaļ konteineriem uz Ventspili? Mums atļauts visiem biedriem izmantot. Nav noteikts, ka nedrīkst izmantot. Var izmantot visu biedru, kas te ir. Jā, būs tāda viena Latvijā? Varbūt vēl kaut kur uzcels. Pagaidām viena? Pagaidām viena. Pat ja Eiropas Savienības prasības zvejniecībā kļūs vēl sarežģītāks, ventspilnieki, kuru kuģu komandās strādā arī rojinieki un pat rīdzinieki, savus kuģus tik ātri visu negriezīšot. Un kā pašam ir tagad nevelk jūrā iet, var to pārciest, ka tā pie rakstām galda jāsēž? Kādreiz jau izbrauc. Tā tas vienmēr bijis, kamēr vīri jūrā, tikmēr sievietes pa māju. Ventspils skaistākais dārzs ir tieši sievietes rokām veidots, kamēr vīrs smeļ dziļu jūru. Ventspils konkurss pilsētas rota notiek vairākus gadus, un šoreiz iegriezīsimies dažās ventspilnieku skaistāko dārzu vietās. Īsti arī vēl negribējās pašai, bet Konkurss pilsētas rota Ventspilī tiek organizēts jau vairāk kā 10 gadu. Ventspilniekiem būt par dārzniekiem nav vienkārši. Jūrmals, smilts un vēji nepatīk daudziem augiem. Ostgalā dārzos melnzemes spaiņiem viens tanesta, un skaistam dārzam tad ir īpaša vērtība. Pirms Jāņiem ir dārzā tāds tukšais laiks ziedēšanas ziņā, jo pavasara puķis ir noziedējuši un rozes vēl nezied. Jo dārzi paliek skaisti, kad sāk rozes ziedēt, un rozes sāk ziedēt pēc Jāņiem. Līdz ar to šogad arī no tiem gadiem, kopš mēs te vērtējam vairāk kā 10, pirms Jāņiem tā žūrēšana, tā ir pirmo reizi, ja? Bet pavasars bija tāds steidzīgs, neuzspējām, un varbūt vienmēr arī nevajag tajā maijā novērtēt, jo tad tie dārzi patiešām ar tām sīpolu puķiem ir tādi krāšņāki, kā dārzi. Bet tagad ir, kā jūs teicāt, peonijas sāk ziedēt, kacbārži daudz, kur ir tie, kam ir lapas, hostas, piemēram, ir skaistas, un zied krūmi, veigēles, jasmīni, ceriņi gan ir pārziedējuši, kam ir skujeņi dažādās formās un tie dzeltenīgie vai pelēcīgie. Tā kā bezkrāsains dārzs nav, un nav arī tikai zaļš. Krāsa parādās. Jā. Jūs droši vien kā profesionāļi vērtējat pavisam citādāk kādu plānojumu, redzat tajā visām funkcionalitāte, bet jums pašai, jūsuprāt, vai dārzs atspoguļo tā īpašnieka raksturu? Kā tas ir? Vai dārzs tiek pielāgots? Ja cilvēki varbūt tieši otrādi savā dārzā kaut kādus tādus savus sapņus mēģina realizēt, kā īsti ir ar to dārzu? Tā ārtelpas veidošana, tas tāpatās kā iekštelpa, katrs sakārto tā, kā viņam ir ērtāk dzīvot, un arī dārzi. Pat ja visi dārzi, ko mēs šodien skatījām no iekšpuses, ir, kā es saucu, pašdarbnieku dārziņi. Jā, tos nav, un cilvēks, teiksim, viņš pat nezinot to teoriju, ka ir jāzonē, ka ir saimnieciskā,
nav jau svarīgi. Ir saimnieciskā, dzīvojamā un tā priekšdārziņš, jeb tad, kad tu nāc iekšā, tas smukumdārziņš. Ja? Un lielākā daļa tas arī neapzināti tā tiek izveidots. Ventspils skaistāko dārzu konkursu tiek rīkots kā skats no malas. Ir tikai daži, kas piesaka savu dārzu paši. Pie apbalvojumiem bieži tiek tādi, kurus pamanījuši konkursu komisiju, izbraucot Ventspils ielas. Mums bija īstenībā konkursu skats no malas, un tā kā žūrijas komisijas priekšsēdētājs teica, nē, vajadzētu arī tomēr novērtēt kādus dārzus un iedot 1., 2., 3. vietu, lai tad zina, kad ir tādi, kādam iedot balvu, ne tikai tā nosaukt. Un tad braucot tā vienkārši garām, mēs pie viena otra, kas mums likās tā, ka varētu tur būt tas dārzs, piezvanījām un uzrunājām un aprunājāmies tā, vai pēc nedēļas ir ar mieru savu dārzu parādīt arī plašākai žūrijai. Jā, teiksim, Citi tā atturīgi, bet nebija noraidoši. Vai tā pirmo gadu dārznieki brauc apskatīties jūs dārzu? Pirmo gadu, jā. Vispār pārsteigums? Jā. Pagājuši gadu bija pateicība atsūtīt vienkārši. Un kā vispār ir, ka kāds brauc un skatās un novērtē? Patīkam, protams. Un droši vien jau, ka kaimiņi un rāda arī saka, jums smuks dārzs. Jā, kaimiņi saka, jā. Un cik gadus šitas dārzs ir tapis? Kā vēl vīrmāte bija dzīva. Tas jau būs kā 35 gadi. Ir rozes, kas sāk ziedēt. Patīk. Dālijas ir? Dālijas arī ir, jā. Izdodas saglabāt? Kā kuru reizi. Kādreiz neizdodās arī. Vai jums arī kāds imports malkas augstu? Nē, es tādas neiegādājos. Tāds latviešu dārzs puķis jums ir? Vienkārši tāds. Un kā jāiet ciemos plūcat no sava dārza, tomēr uz tirdziņai? No sava, ja ir ko plūkt tanī brīdī. Tad jau tādas puķis nevarēja dabūt, ka tagad. Un kad vispār sākāt, jūs tādu pilsētas meiteni esat, ja vienmēr māja jums te bijusi? Man jau vienmēr bija. No laukiem es esmu, no Dundagas puses. Tā kā nevar iedomāties, ka būtu dzīvoklis, nebūtu ko stādīt pavasarī? Nē, negribu dzīvokli. Pierast pie zemes. Vai vīrs ar palīdz bišķi? Protams. Ko dara vīrietis šai dārzā? Viņš man dzīvu žogu vienmēr apcēp. Siltumnīcā kas iet? Arī lej un tā. Vispār dārzs jālej, vai ne, lai skaisti dziedētu? Jā, bet protams. Ar ko mēslojat? Ar visā, ar nātrem. Varat kaut kā noliet? Mērcēju viņas 2 nedēļas, tad ļoti labs mēslojums. Un nezālīt ar nav nevienas, droši vien uz Jāņiem izravējāt? Protams, lai nenolīgo. Un Jāņus paši te sagaidat savā dārzā? Jā, reku vēl ugunskurs palicis. Kas jums izauga pirmais dārzā? Prīmulītes, protams, pirmās pavasarī. Sniegpulkstenīši ir? Jā, sniegpulkstenīši, visbulītes. Viss ir. Tā kā dārzs zied visus gadu laikus? Jā, līdz pat rudenī. Kādreiz tais vecajās mājās saimnieks arī teica, ja tev bija svarīga tā pārtiks programma, ja tev vajadzēja visus dārzeņus izaudzēt dārzā, tev nevarēja būt tāds zāliens, varbūt tā dzīvojamā zona. Šobrīd ir gan dzīvojamā zona, gan ir saimnieciskā zona. Pat uz 600 kvadrātmetriem pat ir vieta, kur ir dobīta vai pat maza siltumnīca. Vērtēts tiek priekšdārziņš, žoks, karoga vieta un mājas numurzīme. Ja turīgie ventspilnieki ļauj, tad var vērt arī mājas vārteņus. Vairumam no talantīgajiem dārzniekiem ainaviska vide tapusi 6, 10 un 30 gados. Es nekad neesmu dzīvojusi dzīvoklī. Arī visu savu bērnību esmu dzīvojusi tikai mājā, un šobrīd arī mājā, un es pat nevarētu to iedomāties. Es nevaru to iedomāties, kā tas būtu. Es pārnāku no darba, man jāsēž tagad dzīvoklī. Nezinu, kā tas ir. Saka jau, ka dārzs dod enerģiju, kā ir? Dod, jo strādāju ar bērniem, kur ļoti daudz enerģijas tiek paņemts, un, protams, es arī gūstu ļoti daudz emocijas. Bet pārnākot mājās, es nezinu, tā ir kaut kāda savu veidu pasaule. Es no visa kā norobežojos, un tad man ir tikai dārzs, un man ziedi, un mans puķis. Man šeit ir labi. Vai katrā zemes gabalā, lai cik liels tas būtu, vieta atradīsies arī sakņu dārzam? Vai tad tiešām ir tā, ka nav neviena jāņoga un nav neviens lociņš? Ir. Ir jāņog, tur ir lociņi, tur ir dillīts, viss ir no visa kāpa mazliet.
Jo būtībā man ļoti svarīgi ir tas, ja es kaut ko gatavoju ēst, lai man varētu momentāli iziet, paņemt savu lociņu, savu dilīti, lūk siltumnīcā tomātu, ja? Nevis pēc katra tāda nieka skriet un meklēt, kur tirgu. Skaistāko dārzu kopēji pēc konkursa noslēguma savās pastkastēs vienmēr saņem pilsētas atzinības vēstuli, un pašvaldība apmaksā autobusu, ar ko doties ekskursijā pa citiem Latvijas novadiem. Uz Rundēlas pili, uz Palangu bijām pagājušā gadā, un Nīcu. Patīkam tā, ka tāds novērtējums paskastē? Ir patīkam, un vēl patīkamāk, ka tu autobusā satiecies ar vienādi domājošiem cilvēkiem un ir par ko parunāt. Tomēr tikai 3 ģimenes tiek slumināts īpaši. Un šogad pirmā vieta romantiskam dārzam, kura saimnieks pārsvarā ir jūrā, un saimniecei ar visu jātiek galā pašai. Cik ilgi jūs dzīvojat šajā mājā? 7 gadu. 6 gadu mēs te pilnām. Vai jūs celāt visu no nulles, jeb te jau kaut kas bija? Dārs no nulles. Dārza nebija nekas, tāpēc kā te dzīvoja vecā tantiņa, un galīgi nekas te nebija. Kaut ko atstājāt no vecās saimnieces? No vecās saimnieces paliek tikai tie ceriņi. Kas jums palīdz dārza darbā? Nekas, es vien pat, tāpēc kā virs iet jūrā, un es te cīnās vien patu, un kaut kā es nepierādu, tāpēc ka neviens neizdarīs tā, kā izdarījušies. Jums daudz nāk draugi un priecājas par dārzu? Jā. Nāk draugi, jā, nāk meitas, atbrauc no Rīgas un Ventspilī, dzīvo viena meita ar mazdēliņu un ar znoti. Jā. Vīram, kad vīra mājās atbrauc 4 mēneši, viņam nepatīk, ka es strādā, bet darbs viņam tomēr patīk, jā, bet vienīgais, ka daudz laika aizņem tos darbs. Jeļena savu dārzu izveidojas viena, un ja patīk, tas nesot grūti. Man šausmīgi patīk ziedi, jā, patīk visas ziedas, un tāpēc es dārza gribu visu, lai man būtu, jā. Jūs pērkat tirgu, jeb meklēt pēc katalogiem, jeb pie draugiem? Dažādi, un tirgu pirku, un izaudzina pat, un pa katalogiem, ļoti daudz. Daudz, ko pat izaudzināju, tāpēc, ka, es tā ņēmās ar to priekš sevīm. Žurnālus skatāties, jeb kaut kur braucat, skatāties idejas? Nē. Man pašai kaut kā, es tā izdomāju, vairāk panākt man atnāk tā. Mammai nebija ne vasarnīca, ne dārza, mamma ne ar ko tādu neņemās, jā. Un mamma viena papam, viņa dzīvoja Zīrās, jā, viņam bija māja, bet arī viņa neņemās, viņa vairāk bija kā saimniece, tur uz kāzām gājis, kaut ko taisīt, jā. Bet man šausmīgi patīk, kā draudzenēm bija vasarnīca, un kā mēs braucam tur, un es visu laiku tā domāju, ka es būšu lielā, tad man noteikti kaut kas būs. Pirmā vasarnīca man bija 27 gadu. Es sāku ar to darbu. Un mēs nepirkām to vasarnīcu, un man šausmīgi patīk tas dārs, un kaut kā no to es sāku, ja? Un pēc tam, kad mēs taisītu to māju, es vēl 3 gadu nepārdevu to vasarnīcu, tāpēc, ka es domāju, ka es te neko nevarēs izdarīt. Te nekas neaugs un nekas nebūs. Un tā pamaz drusku, un pirmie, ka es domāju, ka es prasīs, kam palīdz, lai man palīdz kaut kā te, planirovku uztaisīt, jā. Un pēc tam pamaz drusku, ko redzēju, tā, ka man atnāk, un es sāku taisīt. Ko jūs vēl gribētu savā dārzā ļoti? Kas jums vēl tāds, ka gribētos? Tagad es nezinu, man nav vairāk vietas. Tā dēvētajā Ziedu galvaspilsētā grūti nepamanīt pilsētas apstādījumu krāšņumu. Tā iespaidoti, Ventspilnieks tādu tirgu var atstāt bargu naudu, tomēr sirdī mīļākie vienmēr ir paša lolotie augi. Kā te zaļie tirdziņi, tur nav tā, ka labāk neieciāk, visu naudu iztērējās? Vīrs jau saka tā, tu paņem tikai tik, un vairāk tu līdzi neņem, jo tad ir tā, nezinu, vai vispār pietiks, jo naudas tiek iztērēts, tas gribās un tas, bet, viss, ko acis redz, to jau. Un sirds jūt, to viss nevar pat tai brīdī paņemt. Vai ir kaut kāds lietas, kas Ventspilī vienkārši neieaugās, ko mēģina neieaugās? Ilgus gadus mēģināja etiķu koku, bet beigās ir, es nezinu, vai tā vieta patīk, vai arī laiks varbūt bija īstais, kad stādīja. Ļoti daudz gadus nevarēja ieaudzināt etiķu koku, bet izdevās. Un kas no ziediem pašai vislabāk patīk? Man jau būtībā patīk tas vienkāršās. Un kādreiz man tādas pojenas nepatīk, tad es tagad teikšu, ka man ļoti patīk. Tieši pojenas. Un cik jūs esat cilvēki ģimenē un kā jūs to dārzu lietojat? Mēs esam 4. Es, vīrs un 2 bērni. Bet tas lielākais palīgs, jo man ir vīrs. Jo jauniem, diemžēl, kaut kā ne laika nav, ne arī varbūt vēl uz šo brīdi tā īsti gribēšana. Viņiem patīk tad, ja ir viss skaists saposts, un tad ar draugiem tā kopā pavadīt laiku. Frīzendorfa ģimenei šogad veicināšanas balva.
Guntera un Initas māja atrodas Vāras ielā 18, un viss sākts ar to, ka dobes nomainīts pret zālienu. Būtībā, kā jau tajos laikos, viss plantācija aizņēma dobes. Te auga kartupeļi, te bija ērkšķkrūmi. Pamazām bērni bija maziņi sakarā ar to, kad vajag jau arī bērniem kaut kādu vietiņu, kur spēlēties, kur kustēties. Sāku pamazām pa vienam gabaliņam, pa stūrītim. Kas ir tāds leptums, kas var teikt, šitas ir tikai mums tāds īpašs? Šogad ir īpaši tai, ka iesiet ārā, tad tur priekšā, tad tās ir sakrāmēti tie baļķīši, un uz tiem baļķīšiem tā skaists dekora pudelēs sastādīti ziedi, lai arī priecē gan mūs, gan arī viss garām gājējus. Cik gadus jau jums brauc šādi te viesti un saka, ka jums ir smugs dārs? Tā īsti ciemoties, īsti nākuši iekšā dārzā ir šogad 1. gadu, bet tās vērtējums jau ir vairākus gadus jau pēc kārta, ko vienkārši redz no ielas, un tad tā kā pateicība, tad esam braukuši ekskursijās uz organizētām ekskursijām, bet tā iekšā ir 1. reizi. Tas, ka pilsēta ir skaista, jūsuprāt, vai tas rostina šo pilsētnieku, pavilkt to latiņu pašam uz augšu? Kā tas ir, vai skaistums glābs pasauli? Skaistums glābs pasauli. Es vienmēr teiktu tā, ka tur, kur ir jau samētāti atkritumi, tur arī tev nav grūti nomest kādu savu papīru vai saldējumu. Bet tur, kur ir kārtība, tu negribēsi tur nomest. Tu skatīsies, kur ir atkrituma urna vai kā. Un tā arī pilsētā, es domāju, cik ir tā rocība. Un, ja mēs dzīvojot tagad... Un ja tas piedāvājums tāds, ka tu aizēji uz to pašu tirgu vai kur un redzi, tik skaistas puķis tur ir saaudzēts. Tev vienkārši to, cik tev tās naudiņas ir, tev no tās jau, ja tu vien vari, tev izvilina ārā. Ja? Līdz ar to tie audzētāji jau piedāvā tik labu to dažādību, to lielu sortimentu, un ka tam latvietim tās puķis patīk un tie krūmi ziedošie un viss, un viņš... Līdz ko viņam ir te dārzā likt, tad tas dārzs arī veidojās. Kulmaņu ģimenei ar sena dārza pārveidošanu par modernu 2. vieta. Ģimene sākus ar to, ka izrakuši daudzos sniegpulksteņus un ierīkojuši zālienu. Tad samēslot arī zaļie augi un atdzīvojusies pat vecā egle. Konkursam Kulmaņu ģimene pieteicis dēls. Dārzs veidos 10 gadus, un saimniece aizraušanās ir balti ziedi, tāpēc pat austrumu lilijas uzliet baltas. Šīs tā kā tās importa lilijas ir? Tās Āzijas un austrumu lilija. Šī ir Āzijas, kas nesmaržo, jā. 3. labākais dārzs atrodas Vasarnīcu ielā 24. Īpaši grūti skaistas dobes ir ierīkot tuvāk jūrai, bet Ēnkuru ielas 15. nama saimniekam tas ir izdevies. Komisija izbraukājas arī Pārventu, par skaistiem atzīstot mājas Ezerielā 3 un Tārgales ielā. Ja mums 9. gadā bija 150 kartiņas, 11. gadā bija 200 kartiņas. Mēs arī šogad tā domājam 200. Nē, mums ir 255 adreses. Jā, jo ir... Tas tā diezgan arī drusku ir inficē, ja viens taisa kaut ko, un ja viņam tas kaimiņš arī ir tāds, kurš šaubās, tad viņš noteikti arī mēģina turēt līdzi, un tad citur ir tā. Šitais ir labs dārziņš, bet šitais arī ir labs. Šitais varbūt nav tik labs, bet viņi visi 3 tur blakus un labi. Šogad skaistāko Ventspils dārzu īpašnieki dosies ekskursijā uz Rundāli, Būduriem un Zaļiniekiem. Pārdesmit gadu laikā Ventspils no industriālas un rūpnieciskas pilsētas ir veidojusies par ziedu un strūklaku galvaspilsētu. Visu to vislabāk var redzēt vasarā, tāpēc mēs aicinām jūs ciemos uz Kurzemi. Gonda Pūrniece Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija. Kurp doties šovasar? Dodieties uz Vision Express. Tur līdz augusta beigām jūs gaida vasaras izpārdošana. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 50%. Gaidām jūs Vision Express visā Latvijā. Pārraidi uzsāk Latvijas reģionu televīzija RTV. Ikdienas ziņas, notikumi, aktualitātes un raidījumi no visiem Latvijas reģioniem vienā kanālā RTV. Skatieties mūsu Lat-Telekom interaktīvajā televīzijā Pamata bakā. Latvijas reģionu televīzija RTV.